Lecam iekšā. Hei, hei, hei! Pirmais latvietis uz mēnesi, un esam nosēdušies kopā ar Madaru Fleminas. Ar Madaru mums jau bija šī epizode, pirmā saruna tika ierakstīta jau 2-3 gadi atpakaļ, principā Covida laikā, un tagad tik daudz, kas par šo laiku ir noticies, ka, man likās, ka būtu ļoti interesanti vēlreiz parunāt ar Madaru un iečekoties, kā viņam iet. Mēs sekojam ļoti līdzi viņa sociālajos tīklos, un long story short, īsāk sakot, Madars ir latviešu valodā sakot cīkstonis, cīnītājs. Jauktās cīņas cīnītājs kaut kā tā. Jā, Tā kā... martial arts fighter, izklausās labāk angļu valodā. Trīs gadu atpakaļ mēs runājām tieši nedēļu pirms manas cīņas. Arī sanāca tā, ka man nedēļā pēc nedēļas bija cīņa, ko es uzvarēju. Un pēc tam man bija vēl, es biju tajā tur tā manā svara kategorijā turnamentā, kur es piedalījos 4, kur es pirmajā cīņā zaudēju. Un no turienes, tad kad es gatavojos nākošai cīņai, man bija liels tāds periods, kad es neko vispār nedarīju, tāpēc, ka es salauzu roku treniņā. Un tad bija tāds liels laiks. Man bija tā, ka es vienkārši pa mājām, principā, jūdzos nost. Salauzt roku treniņos nevarēju. Trenēt varēju, bet pats trenēties nevarēju. Un tieši pēc to traumu, kā es nācu apakaļ, tagad, kas man tās pēdējās 5 cīņas, es domāju, ka tās man ir bijušas 5 labākās karjerā. Un tagad no turienes, no šejienes vēl tikai uz augšu, tā kā tā kaut kā. Jā, tava karjera vispār diezgan unikāla, un noteikti tie, kas tagad klausās mūsu epizodi, jums droši vien būs arī interesanti, ja neesat vēl iepazinušies ar Madaru vai ar manu podcastu, tad noteikti noklausāties arī pirmo epizodi, jo tur mēs vairāk arī izcilājām vispār no kurienes tu nāc, un tā kā, cik varbūt tev tas ilgi ir prasījis, un kā tu vispār līdz tam visam nonāci. Bet jā, es arī atceros, ka tā, kad mēs ierakstījām to epizodi, tev, principā, bija tā cīņa, es arī skatījos pa televizoru, un man bija tāds, tur mīkšķus, un tu vinnēji, un vienkārši tādi prieki, un tagad skatoties to tavu, to, ko tu lieti sociālajos tīklos, un, protams, arī sekojot līdzi vispār kā tādam sporta veidam, tavs vārds parādās tik bieži, man liekas, tās cīņas tev arī ir tik tādas biežas, un tu tiešām daudz uzvari pēdējo laiku, un kā tu par to jūties, ka tev ir tāds progress, un varbūt ko tas tev ir prasījis, lai līdz tam progresam tiktu? Es domāju, ka progress tas tāds, kas notiek naturāli. Vienkārši tas, ka es sāku tieši ar šo sportu nodarboties diezgan vēl, un man tāpēc priekš maniem gadiem sanāk, ka diezgan tieši tas prime time priekš maniem ir 35. Ja es biju sācis 20, es domāju, ka tas bija tas laiks, kad es noteikti tiktu uz kaut kādu UFC vai kur, bet UFC, kaut kāds UFC, un tās lielās līgas, viņi jau vairāk skarās uz tādiem jaunākiem cīnītājiem, tā kā ir diezgan pagrūti notikt, bet Eiropā MMA ļoti attīstās, un tā kā mēs te vēl parunāsim, un šeit Eiropā tagad cīņas mākslu tu var nopelnīt diezgan labu naudu arī, un tās pēdējās cīņas man ir iedevuši iespēju cīnīties bišķi lielākā līgā kā Cage Warriors, un nopelnīt arī naudu, un varbūt pat varētu pārstāt strādāt pilnu darbu slodzes. Tā kā redzēs, kā būs, bet jā, kontrakts ir saņemts, un tā kā jā. Es arī redzēju, Nē, tu turpini. Es gribēju teikt, ka es redzēju, ka tu esi pavisam nesen parakstījis līgumu tā kā ar menedžmentu. Tas arī tā kā ir, ar ko tas ir saistīts un kā vispār cīnītāji tiek pie menedžmenta un kam ir jāiziet cauri? Jā, tieši šī menedžmenta grupa man jau bija, mēģināja man dabūt kaut 2-3 gadus, lai zem viņiem, viņi tur teica, ka ir iespējas un ir iespējas. Es vienmēr viņiem saku, ja ir iespējas, parādiet man kontraktu,
kad man ir iespējas kaut kur tikt, tad es arī parakstīšos ar jums. Un tagad tieši man beidzās kontrakts ar Cage Warriors. Diemžēl šī bija man pēdējā cīņa Cage Warriors, kuru es uzvarēju. Es prasīju titulu cīņu. Cage Warriors man atsūtīja, viņi man piedāvāja titulu cīņu pa jostu, pa pasaules čempionu jostu. Bet man daudz labāks kontrakts nāca tieši no šī menedžmenta, kas piedāvāja man cīnīties KSW. Tā ir poļu līga, kas bija gatava maksāt daudz lielāku naudu kā Cage Warriors pa man šo te, kā viņi saka, cīņas piedāvājumu vai kā pakalpojumu, pa cīņas pakalpojumiem, jā. Tā kā, jā, un tā kā es atteicos no pasaules jostu cīnīties Cage Warriors, bet cīnīšos KSW, kur es noteikti, tas plāns man nemainās, un es gribu vinēt pasaules čempionu jostu tajā līgā. Wow! Un tad sanāk, ka tu saki, tur vairāk ir Eiropas tā kā pārstāvji? Jā, KSW, viņi tieši vairāk pa Poliju, riņķi Polijas valstīm, tā līga ir, viņi daudz lielāki, viņiem ir bijuši 2 lielākie MMA show gaiti Eiropā. Pat, ja UFC brauc uz Eiropu, nekad neizpārdot tik liels šovs. KSW 2 reizes ir izpārdojuši 56,000 liela arēna ar skatītājiem. Un es vienkārši galvā iedomājos, ja man būs tāda iespēja cīnīties priekšā 56,000 cilvēkiem, tas mans dream fulfilled. Dream come true, jā. Jā, dream come true. Tikko viņam pagājušajā nedēļā bija šovs arī, un tāds mazs šovs, un viss tā zāle izskatījās, ka tur kaut kāds 7-8 tūkstoši cilvēki, es domāju, un viss tie svēršanās procesi, viņi ir ļoti tāda profesionāla līga, un tā kā looking forward. Vai ne? Ir kaut kā līdzīgi, pirmsim, es nedaudz sekoju līdzi tā kā UFC pasaulē vairāk, par cik tas ir, populāri, ja tur visur Instagramos tiek salikts. Un, bet, lai mēs izskaidrotu varbūt arī klausītājiem un skatītājiem, vai tā kā šie visi cīņas, tā kā kanāli, laikam, līgas sanāk, jo Cage Warriors ir kaut kas viens, UFC ir kaut kas viens, KSW. Jā, tas ir kaut kas cits. Vai viņiem ir visiem iekšā tas arī martial arts kā līdzīgi kā UFC, ka tā kā tur ir vairāk tie cīņas veidi samiksēti, vai tur ir kaut kas bišķi tā kā vairāk uz kickboksu vai uz kaut ko citu? Nē, tieši laik tas līgas, kur es cīnos, tas tieši viss notiekumi tieši tādi paši kā UFC. Mixed martial arts submission, 3-5 minūšu rounds pa MMA noteikumiem. KSW ir tāds pats, principā kā Cage Warriors, te ir atkal Brave, te ir ļoti, Eiropā ļoti tagad attīstās, tagad ir Čehoslovākija Promotion Octagon, kas nāk uz Angliju arī, kas droši vien būs liela konkurente tieši Cage Warriorsam. Viņi domā nākošajā gadā ļoti daudz šovs, un viņi ir gatavi maksāt daudz lielā. Bet kas Cage Warriorsam plus ir, viņi vienmēr saka no mums, ja tu uzvar pie mums jostu, tu vari tikt UFC. Bet no visām līgām reāli tu to vari izdarīt. Tikai citās līgās ir diezgan grūti vinēt to jostu, tāpēc, ka tie cīnītāji ir, tu vari iedomāties, bet tā īsumā izskaidrot angļu cilvēku un mūsu tādi cilvēki, Eiropas cilvēki, poļi, latvieši, mēs tā kā bišķi tā kā galvā bišķi stiprāk, mentally, un tās attieksmes, tās dzīves nav bijušas tik labas visiem, un tāpēc es domāju, ka tās, kā lai izskaidro, ka mēs vairāk tieši par to, cik mums tas cīnītais gars, man liekas, tad bišķi lielāks iekšēji, un tāpēc arī tās Eastern European countries, man liekas, ir diezgan grūzas tās cīņas, tāpēc, ka katrs grib nonākt tur, kur vajag nonākt. Tas goals ir UFC, un viss grib parādīt sev, un tā kā, kaut kā tā. Tā varētu būt, tāpēc, kad, man liekas, mums īsta Eiropiešiem, Ziemeļa Eiropiešiem, arī tipiski vai ne Baltijas valstīs, ir jau tās rītītas cīņas spērs, un man liekas, ka mums jau tas ir gēnos, jo tomēr mūsu valstis ir izgājušas cauri entiem tādiem kariem un paverdzībai un visādiem citādiem
nejaukumiem, un līdz ar to, man liekas, mums ir iekšā tāds, nē, mēs cīnīsimies. Tad kaut kā, protams, Anglijā arī mēs to redzam, bet tomēr tā valsts ir tāda sadalīta, un katrs tā kā tomēr ir bišķīt pāēdušāks un labāk dzīvojis, ja, un tāda, nu, tā kā, ka vēl viņiem tā izvēle ir tik ļoti liela, līdz ar to tā konkurence, man liekas, varbūt nav tik tā kā liela, kā tas ir varbūt Eiropiešiem starp Eiropiešiem. Ja, jo arī, piemēram, to pašu UFC skatoties, tu redzi, tur tie poļu cīnītāji un tā, nu, ka pilnīgi, nu, viņi jau nāk ar tādu spāru iekšā, ka es esmu izcīnījis no Eiropas, te nonākt, es iešu parādīšu. Un, nu, jā, nu, bet katrs, protams, cīnītājs nāk ar to savu tādu rakstu. Jā, nu, kā man patīk teikt, kā es klausījos, kā var izskaidrot MMA cīkstoņi, tie labākie MMA cīkstoņi, viņi neviens nenāk no labas dzīves. Jā. Tā kā, nu, un tā motivācija ir iekšā, un tas darba vēlme strādāt smagi un nonākt tur, kur viņi gribas, ir daudz lielāk kā tiem, kur guļ šīs siltajās zemītēs. Jā, siltajās zemītēs vai kārtīgās tajās guldzveļās, kā tur saka. Jā, zīda pavalciņos. Jā, zīda jā. Pelmenīši. Jā, tā ir īstenībā. Tas arī ir interesanti. Man vienmēr fascinējas tas, ka jums cīnītājiem vēl ir iekšā tas, ka, jā, pirmām kārtām, nu, lielākā daļa īsti nenāk varbūt no tiem labākajiem apstākļiem, tāpēc ir iekšā tas izdzīvošanas faktors un arī pierādīt kaut ko vairāk dzīvē. Un tas, ka bezmazai nav gandrīz vai citas izvēles, un tajā pašā laikā, ja tu arī nonāc tik tālu savā dzīvē, un tu esi šādos sportos, un tev ir sponsorship, tev ir cilvēki, kas tevi promotē, tas īstenībā it kā no vienas puses ir tāds glamūrs, cilvēks skatās, un wow, kruta pasies, kā viņi māk, bet no otras puses jūs visi šausmīgi riskējat. Pirmām kārtām ar savu veselību, otrām kārtām ar savu mentālo veselību, jo, nu, nav jau tā kā, nav zudis tas fakts, ka vairāk tu pa to galvu saņem tā riktīgi, tomēr kaut kādas smadziņu šūnas arī tur tā kā tā sarojās. Un trešais ir tas, ka tu arī vispār vari zaudēt savu dzīvību tur. Nu, tā kā, ka tas arī ir tāds, wow, kad cilvēks, nu, mēs angļu valodā sakam tā kā, nu, tough job, jā, bet tajā pašā laikā, nu, glamūrīgs pat no vienas puses, mēs visi apbrīnojam jūs. Jā, kā jau mēs runājam, pirms tam 3 gadus atpakaļ, es teicu, galvenais jau ir nostādīt to, kāpēc tu to dari. No sākuma es to darīju, man likās, man ļoti patīk cīnīties, es trenējos, pēc tam es redzēju, ka cilvēki sāk ieinteresēties un atbalstīt mani, un tad es sāku darīt priekš cilvēkiem. Un kad es turpināju uzvarēt, un visi man tur lec, yes mans, un visi riņķi, visi man tur atbalsta. Un tik līdz es zaudēju vienu, tad es madars jau nekas nav. Zin? Un tad tā mentālā spēle sāk spēlēt, ka no sākuma tev viss atbalsta, un tik līdz tu vienu zaudē, tad neviens vairāk tev neatbalsta. Un tas, tā, ka tu teici tā galvā, kā tev viss strādā. Un pēc tam man vajadzēja nonākt pie secinājuma, kāpēc es to daru. Vai es daru priekš citiem, vai es daru priekš sevīm. Un tad, kad es sapratu, ka es to daru priekš sevīm, tāpēc, ka man patīk, un man patīk trenēties, es izbaudu treniņus, man patīk smagi strādāt, un ka es tik līdz es to ieslēdzu, un tās cīņas priekš maniem ir tikai competition. There's nothing more than competition. Now, when I lost in Italy, kad es zaudēju to cīņu Itālijā, pēdējās 5 cīņās, tas bija vienīgais zaudējums, kur es no pirmo raundu uzvarēju, bet otrajā raundā es zaudēju uz ņaukšanas paņēmienu. Es nekad pirms tam zaudējumu neuzņēmu tik viegli. Bet es saku, ir kā ir, neko nevar izmainīt. Viņš man uzvarēja, viņš man noķēra, un tas man palīdz tik ļoti, ka es uz nākušo cīņu jau gāju bez nekāds pressures uz mani nebija. Tāpēc, ka es vienkārši saprotu, kurš būs labāks uzvarēs. Galvenais, lai es izdarīšu to darbu mājās, notrenējies tik smagi, lai es varu sev parādīt ringā. Ja es zaudēju, tas priekš maniem nozīmē gandrīz neko. Protams, es vienmēr mēģināšu uzvarēt, tāpēc, ka tas mans darbs, un es izbaudu, un kad tu uzvari, tāds sajūts ir daudz labāks nekā, kad tu zaudē.
Jā, un tiklīdz es to nomainīju galvā, ka cīņa tikai priekš maniem competition, tā cīņas sports palika daudz vieglāks priekš maniem. Un es tagad, kā es saku, katru reizi trenējos, izbaudu un eju uz cīņām, un kā būs, tā būs. Un tagad, redz, būšu cīnīšos, skaušos ar poļiem un visiem pārējiem. Jā, nē, zini, tik ļoti interesanti vispār tā kā. Es priecājos, ka mums īstenībā ir tāda iespēja ar tevīm parunāt un tā kā saprast, no kurienes, nevis pat no kurienes, bet tā kā tās tavas sajūtas gan par sportu, un es noteikti gribu arī uzdot tev ventos jautājumus par tavu to ikdienu, kā tu varbūt gatavojies tiem ringām un cīņas. Un gribās ļoti miksējās latviešu valodu ar angļu valodu, tas ir tik grūti. Ļoti grūti. Jā, man gribās pateikt kaut ko puslatviski, puskrieviski, pusangliski. Bet jā, kad tu gatavojies šīm sacensībām. Bet arī, zin kā, dažreiz liekas, ka, kad skatos to sportu, jā, katrs nāk ar savu skilu, savu mākslu un, protams, varbūt tā kā ir, jā, viens ir spēcīgāks, viens pat nevar teikt ne tik ļoti, bet cik bieži es nezinu, man no malas skatoties ir tā sajūta, ka tā tomēr ir arī bieži vien tāda nedaudz laimes spēle, ja tu nedaudz pagriez galvu kaut kur uz otru pusi, kaut kas, un tad vienkārši tu to cilvēku, kas saka, ir nakauts, kā var pateikt latviski nakauts, tā kā izslēdz cilvēku? Jā, izslēdz, jā. Jā, cilvēku izslēgšana ar vienkārši tādu pat netīšu sitienu, jā. Tas man arī liekas tā interesanti, ka, katram ir jābūt ļoti ar skilliem, bet tas arī tāda bišķīt loterija dažreiz liekas. Noteikti loterija ļoti, veiksmi ļoti vajadzīga šīs cīņās. Es domāju, tāpēc arī, kā es saku, es tā Itālijā zaudēju. Tad nebija tā, ka es to cīņu zaudēju. Es biju daudz labāks, un es jūtu, ka es biju labāks. Vienkārši man galvā bija iestrādējies, es darīšu šito. Es domāju, ka es viņu jau uzvarēju. Stāvot kājās, es viņu uzvarēju wrestlingā. Es domāju, labi, ja viņš grib graplingot, tad manim graplingojam arī. Un visam graplingojām, un viņš čaps noķer man galvu, un es vairs neko nevarēju izdarīt. Jātapo ārā, un viss, un tu saproti, ka tu pats to kļūdas izdarīsi, un viņam tā veiksmi uzspīdē. Ko darīt? Nepārdzīvo. Jā, kā bija, jo es vienkārši neatceros tajā cīņā, kur tu zaudēji. Tev bija tā, ka tu pats tapingoji, vai tiesnesis lika, ķipa, jūs izšķīra? Es mēģinu neiet gulēt. Es mēģinu neiet gulēt, tāpēc, ka pēc tam viņi tad rāto video 100 reizes, kā viņi modina man augšā. Tāpēc es parasti mēģinu, ja man noķer, es mēģinu cīnīties, tiklīdz man sāk rādīties melns gar acīm, tad es mēģinu tapot. Tas nav talks, es negribu būt kaut kāds highlights for somebody. Jā. Paliksi par kaut kādu mīmu. Jā. Ir arī vēl tā bijis, ka tu, kad cīnies, es nezinu, vai tieši tur tādās internacionālās sacensībās, vai varbūt kaut kādās mazākās, ka tu cīnies arī sacensībās ar kādu, kurš patiesībā ir tā kā tavs čoms vai draugs, un jūs varbūt vienā kaut kādā sporta zālē bijuši, vai tomēr tā kā katrs nāk no savas tā kā kluba? Redz, man bija tas 4-man turnaments, ka bija. Es cīnījos, pirmo cīņu cīnījos ar Jack Grant. Tāds čalīts, un viņš no manas pilsētas. Mēs abi kopā bijām trenējušies. No Grimsbīs. Jā, no Grimsbīs, un mēs abi vienā tajā svaru kategorijā bijām, un man piedāvāja cīņu ar viņu. Mēs abi parunājām, sports ir sports, competition. Basically, let's fight. Abi sarunājām. Es zināju, kur es esmu labāks, viņš zināja, kur viņš ir labāks. Un tas bija kurš to spēli labāk nospēlēs. Un tajā gadījumā es biju to atkal tajā pirmajā raundā, es izdarīju ļoti labi, ko man vajadzēja darīt. I get excited. Tad es sāku darīt, ko man nevajadzēja darīt, noķer man uz zemes un atkal man piežņauts, tā kā neko darīt. Bet tas bija mans pēdējais zaudējums tieši pirms to injury, ka es dabūju savainojumu. Tā kā, bet neko, pēc tam mēs abi kopā paspiedām roku, pasmaidījām. Neko, mums, kā mēs viens ar otru runājām, es teicu, I'm glad you are part of my journey, like... It doesn't matter, win, lose or draw, but is in my life story. Yeah. Or whatever, so. Jā, jo tāpēc, ka dienas beigās jūs tomēr abi esat sportisti un jūs abi ejat kaut kādu līdzīgu mērķu vadīti.
Jā, man arī fascinē to pašu UFC skatoties, ka cik bieži vien liekas, ka tur tādi ragi dūņās, un viņi pilnīgi ieiet tajā keidžā ar tādu, zini, bezmazliet dusmām viens uz otru, izkaujās tur, un tad, kad viss ir beidzies, tad tur samīļojās, sabačojās, lielā mīlestība. Liekas tā, ka, nu, katrs tā kā ir uzkačājis ar bišķi tā kā naidiņu viens uz otru, vai tā kā to ilūziju skatītājiem, lai mums ir interesanti, bet tā, ka beidzas tā cīņa, tad ir lielā mīla, un viens otru ļoti respektē, nu, tā kā 80%. Protams, būs tur cilvēki, man bišķi savādāk. Man labāk ir sist cilvēkam, kurš ir draudzīgs pirms cīņas. Es vienmēr pirms smēšanos un visus mēģinu jau pirms tam parādīt respektu, jo es tāpat zinu, ka es iešu tur, tik līdz tas durs aizver. Man nav tolks būt dusmīgam vai kaut ko tur ienīst vai kaut kā tā. Es zinu, ka tu tās durus aiztaisīs man, tas, kā viņš saka, es viņu saucu par lielāko meditāciju manā dzīvē. Tik līdz tās durvis aizveras, I am like tā kā transā, meditācijā. Un viss, man nekas riņķi neinteresē. Viss, ko man vajag, man vienkārši vajag sasist. Un tas ir. Tā kā, jā. Un arī Cage Warriors ir līdzīgi tā kā tas ir UFC, ka tā kā 3 raundi, katrs, laikam, cik tur ir 5 minūtes. 5 minūtes, jā. Viss tas pats. Un vai tu esi pieredzējis arī to, ka tev ir 5 raundi? Jāiet. Man būtu nākošā cīņa 5 raundi pa US, bet es atteicos, tāpēc, ka man piedāvāja labāku kontraktu, ja es dabūju. Interesanti. Jā, nu man vienmēr liekas, tas tā arī tā nedaudz harš, kad ir tie 5 raundi. Nu, protams, ka tas ir daļa no tās visas spēles, bet liekas 5 raundi, tu jau tā esi izpumpēts. Kā tu vispār to pēdējo tur vari kaut ko izdarīt? Jā, 5 raundi principā ir tikai tad, ja pa jostām, pa jostu cīnās. Bet UFC taisa tā, ja, piemēram, viņiem neviens pa jostu necīnās, tā pēdējā cīņa vienmēr ir 5 raundi. Tie vienmēr kaut kādi kontenderi, kur cīnīsies drīz pa jostām, tā kā viņiem iedod praktizēties, pats cīnīties 5 raundus, un tāpēc viņi tā main eventā ir, un tāpēc tas 5 raundu cīņas. Bet principā, jā, tā MMA cīņa ir 3 pa 5 minūtēm. 3 raundi pa 5 minūtēm, tā kā. Ja tu 5 pa jostu cīnīties, tad ir 5. Vau, interesanti. Man noteikti arī radās jautājums tā kā par to tavu traumu. Tev bija rokai trauma, ja? Kā tu līdz viņai nonāci? Es saprotu, tā kā treniņā, bet, nu, un cik tas ilgi tevi apstādināja, un cik vienkārši ir pēc tam iet atpakaļ tajā sportā, jo tomēr tu droši vien esi ļoti conscious par to, ka tev ir tā trauma, un ka tik tev atkal kaut kas nesalūst pašā cīņas laikā. Jā, es vēl joprojām jūtu, man tieši šeit uz roku šis kauls viss salūz. Un bija tā, ka man tā cīņa ar Jack Grant bija martā, un tad man vajadzēja cīnīties ar Aleksiju Mantakvini. Es ar viņu nokāvos tikko nesen arī. Man vajadzēja cīnīties ar viņu vasarā. Un 2 nedēļas pirms cīņas sparingā es kaut kā nepareizi iesitu. Man vienkārši, es domāju, ka es dislokēju pirkstu. Es tā neko, es tur mēģināju likt apakaļ, bet viņš vienmēr krita, gāja ārā, es aizbraucu uz slimnīcu, un viņi teica, ka man tas pirksts, tas kauls viss nolūs nost ir. Tā vajadzēja likt kopā ar metāla stieplēm, salikt kopā, visu vasaru kastā staigāju. Septembrī noņēmu kastu, tas visu vasaru. Un, jā, decembrī tad man bija cīņa. Un tur jau bija tas mindsets, man bija tā nostrādājies, ka es nevarēju sagaidīt, ka es būšu apakaļ džimā. Es dabūju ļoti, ļoti labu cīņu arī. Tāds populāri Charlie Cage Warriors, uzvarēju viņu 2. raundā. Un, jā, ļoti grūti. Un no sākuma, kad tu stāsts trenēties, tu jau vēl projām jūti visu to sāpu un vispārējo. Un, kad tu uzvelc tos mazos cimdiņus, tu īsti jau baidies sist stipri no sākuma, bet tik līdz tu sajūti, ka viņš vairāk nelūst, tad jau viss kārtībā, tik do virsū. Jā, ir kaut kāda arī tur īpaši, nezinu, vitamīni jālieto, gan jau kaut kāds kalcijs, kaut kas tāds, lai tur vairāk sadzītu. Tās lietas, jo tu lieto, tās lietas es vienkārši lietoju ikdienā. Viss vitamīns, ko man vajag savādāk. Es jau šorīt no rīta biju 1,5 stundu treniņā, tagad man vēl ir 3 stundas vakarā treniņa, tā kā tā dzīve nav tik viegla, ja tu dzīvo bez vitamīniem, tad tu droši vien es jau biju pusnomiris. Nopietni, jā, tā kā, nu, tiešām, es saprotu, ka tā it kā varētu būt, bet man ļoti interesē, tā kā, varbūt, kas ir, kā tev šķiet, tā kā tie obligātie vitamīni, kas katram būtu vajadzīgi, un it sevišķi
profesionālam sportistam, kas varbūt ir tas, ko tu ikdienā lieto? Nu, principā, kas noteikti ir vajadzīgi, tas ir, kā tu jau teici, kalciums, ja? Magnēzijums, tas viss, lai tev kauli būtu stiprāk. Tāpatās arī fish oil, ko es lietoju ļoti daudz. Tad man ir vēl kaut kāds visās tāds beta-alinaini, tie, kas lieto, obviously, BCAA, That's a BCAA un elektrolīts. Principā viss tos sāļus, ko tu zaudē trenējoties, izsvīst, tev jādzer, tie jādzer apakaļ, lai tu ātrāk tieši to recovery dabū. Un viņi ir vajadzīgi. Es esmu bijis tā, ka es lietoju, pārstāju lietot, un tu sāc visāds mazās šīs savainojumus iegūt, un tāpēc kauls sāk sāpēt un viss pārējais. Tāpēc, ka tā slodzi pa lielu, un ja tu tos vitamīnus nelieto katru dienu, tad tu sāc just to atšķirību. Kamēr tu lieto, tu jau to atšķirību nejūti. Tu liekas, ko tam viņi tev palīdz. Neko jau tu nepalīdz, bet tu visu laiku lieto. Tik līdz tu pārstāji, tad tu saproti, kāpēc tu lieto. Tāpēc, ka viss sāk sāpēt. Bet, jā, tas principā arī viss. Un, ja vajag tieši pirms tā, ka tos svaru zaudēšanu un vispārējos, tad tu sāc lietot kaut kāds proteīna dzēriens un vispārējo, lai tikai dabūtu lejā to svaru. Bet, jā. Kāpēc vispār tas svars ir jādabūj nost? Es īsti nesaprotu, kāpēc cilvēks nevar būt kādā svarā. Viņš ir un viņš iet uz to svaru, bet nē, tur kaut kādi svari vienmēr ir jāmet nost. Un tad tu esi izkāmējis pirms sava tā cīņas sporta veida un visi naktī sarījās, lai nākamajā dienā varētu baigi cīnīties. Ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tā vispār tas ir? Izskaidrojums jau reāli nav. Principā būtu labāk, ja viss darītu, kā tu tikko teici. Ja kādā svarā tu esi, tādā tu ej un cīnies. Ja? Un tad viss turētu to normālo svaru, kādu var, un tādā viņi kautos, un bija veselīgi un vispārējais. Bet tās lietas tā nenotiek. Kāds vienmēr grib šmaukties. Šmaukties, tu nesauc viņu par šmaukšanos. Piemēram, ja es gribētu kauties tajās, ne šodien. Šodien es ļoti smags, es 89 kg jau. Bet kaujos 77. Tā atšķirība ir diezgan liela. Bet normālis, tā kā es esmu fit un visu laiku treniņos un kampā, tad es kaut kādā 84 kg. Ja es kautos 84 kg, tad es kautos ar čaļiem, kur nāk lejā no 95, 96 kg. Un tad tā svara atšķirība un auguma atšķirība ir ļoti liela. Un tāpēc es arī tāpēc, ka es esmu 84, 85, es cīnos 77. Un principā 77 viss, kas 84, 85. Tāpēc es arī nekad nesapratu. Bija jau vieglāk salikt 2, 84, 85 kopā un cīnīties, bet tāpēc, ka viss tā dara, man jādara arī sev, lai es vienkārši pats sev neapšmaukt. Nu jā, bet tas ir tā tik drastiski, liekas, arī tos pašus UFC skatoties jau gandrīz pēc Hollywoodu zvaigznes, kā piemēram Conors McGregors, ja tu pasies, ko viņš tur ir darījis, ietur tajās vannās, karstajās saunās, dienu pirms vai ne tās cīņas. Man liekas, tu jau esi izšmiegst, viņš tur knapi, viņam tur cilvēki palīdz viņu ceļā ārā no vannas, viņš tā kā tāda kārna vārna izkāpa ārā, un liekas, nākamajā dienā viņš iet un cīnās, kurš par dzīvību un nāvi bezmazē. Nu, kā tā vispār tas sports arī uztaisīts? Interesanti, bet liekas crazy. Nu, man tas svars zaudēšana diezgan veselīgi. Man nav tā, ka es jau neesmu bijis kaut kāds pēdējās 6 cīņas, es neesmu gājis karstās vannās. Es trenējos dienu pirms ar šo svetsuitu virsū, un es novadu tos treniņus 15 minūtes vienkārši nomoču tā kā tāds dzīvnieks. Un es zinu, ja es varu dienu pirms svēršanos notrenēties, kā es notrenējos, tad es zinu, ka tā cīņas laikā, kad man viss tā ēdiens un dzēriens un viss tā enerģija būs atpakaļ, tad es zinu, ka es vēl labāks būšu. Un tas tad, kā man tā mentālais aspekts, kas man palīdz tieši būt tik labam cīņās, tāpēc, ka es dienu pirms svaru zaudēšanas es notrenējos tik smagi, ka es saprotu, ja es varu notrenēties tā, jūtoties šitā, ļoti slikti, tad es zinu, ka cīņas laikā, kad es jutīšos ļoti labi, tam pretiniekam būs ļoti grūti cīņa. Nu jā, makes sense. Kā vispār ir ar ēdieniem? Tu arī ietur kaut kādu īpašu diētu, nezinu, nedēļu vai 2 pirms cīņas.
ir kaut kas, kam tu arī baigi seko līdzi, vai nu, tu tā kā vienkārši ēd veselīgi kā parasti? Jā, nu, principā es ēdu, ko es gribu. Tāpēc arī es neeju tais karstajās vannās, tāpēc, ka man ir tieši tas plāns, ir sastādīts uz nedēļu, kā es varu zaudēt svaru. Man jābūt kaut kādā 84 kg, 85 kg cīņas nedēļā, pirmdienā. Un tad pirmdiena, lai es tā īsumā izskaidrošu, pirmdiena es pieceļos, es ēdu 120 gramu vistu. Un bišķiņa spināču, ja, Tas ir tavs brokastis. Tas mans brokastis. Un pa visu to dienu man ir jāizdzer 6 litru ūdens. Un tad es vakarā atkal ēdu to 120 gramu vistu un spināču. Un tas ir man viena diena. Tad otrajā dienā es dzeru 7,5 litru ūdens. Un atkal tas pats. Un, protams, vakarā es varu kaut kādā handful of nuts and blueberries. Tas vakarā tā, lai bišķiņ, lai tu saproti, ka tu ēd kaut ko līdzi. Un trešdien es dzeru 10 litru ūdeni. Un atkal to pašu ēdienu. 120 gramu no rīta, 120 gramu vakarā, bišķi ar salātiem, vakarā bišķi sam šos blueberries vai nuts. Un ceturtdiena tas viss, es nedzeru, nēdu neko. Un tad es trenējos, visu ārā, visu to ūdeni, ko es esmu sadzēris. Un, principā, jā, un tad es principā pamostos piekdienas 77 kg. Klausies, bet šis termins, man liekas, visām sievietēm klausās ir jāpieraksta. Gribu ielīst kleitā, šitas ir jādara. Jā, bet nejūties ļoti labi. Ļoti grūti. Man tās sieva vienīgo lietu, ko ienīst, tas ir fight weeks. Tad, kad man ir jāzaudē svaru, jo es nevaru normāli, man viss, kas runā, man ir viss beci, viss riebjās, es gribu ēst, es gribu dzert. Ceturtdienās es gribu dzert, pirmdien, otrdien, trešdien man tas ūdens ir tik tālu jau, ka es vairs viņu nevaru vienkārši iedzert. Tu nevari 10 litri, nav tik viegli izdzert. No, jā. Visu laiku tik skrien uz toaleti, apakaļ. Bet tas process ir jāizdara, bet, kad tu zini, ko tu darīsi nedēļas beigās, tu izbaudīsi savu smago darbu, augļus un cīņu. Tā kā tas dzīves stils. Redz, man ir viegli, tā kā mēs jau pirms tam, es neatceros, ka mēs runājam pēdējo reizi. Man liekas, ka man jau bija džims, ja? Vai nebija džims? Man liekas, ka vai nu tu tikko, jā, man liekas, tev bija, bet tas bija, laikam, stadijā tādā sākumā. Jā, tagad es jau esmu pārvācies uz jaunām telpām, man ir lielāks džims, man ir ļoti daudz cīnītāji, kur cīnās zem man džim jau, tā kā ļoti labi amatieri, un trenējos kopā ar pāris profesionāļiem, un jā, tā kā... Kā saucās tos džims? Hard Work MMA. Nice. Tā kā visi atcerās, pieraksta. No, tā kā... Jā. Un cik tu bieži trenējies vispār tā kā katru dienu? Tu arī paņem sev kaut kādu breiku, kaut kādus brīvdienas, holidejus, ka tu vienkārši paņem 2 mēnešus un neko nedari? Ilgākais, ko es pēdējos 3 gadu laikā, ko es paņēmu, tad bija tā injury, ka man bija tas savainojums. Pēc tā savainojuma, ka es gāju apakaļ uz džimu, es neesmu pārstājis trenēties, un tāpēc es domāju, ka man vienkārši tas cīņas arī sanāk tik labi. Nav bijis tā, ir bijis varbūt kaut kāds 3-4 dienas, ja es kaut kur ar ģimeni aizbraucu. Ja es braucu uz kaut kādu Horvātiju, mēs bijām, tas nav man tā, ka es netrenējos. Es katru dienu trenējos, man ir skriešana, es eju uz ģimiem, trenējos citos ģimos Horvātijā vai kaut kur, bet es vienmēr trenējos, un es domāju, tas man palīdz. Es neesmu bijis savainots, tāpēc, ka es visu laiku trenējos, jo lielāko daļu tu saņem tos savainojumus, ka tu izdomājies, ka tu gribi 2 nedēļas atpūsties, un tad tu nāc apakaļ uz džimu, un viss, un tad kaut kas notiek ne tā, tāpēc, ka tev tas ķermenis jau vairs nav pieredzis. Tu domā, ka tu vēl vari izdarīt tās pašas lietas, ko tu varēji 2 nedēļas apakaļ, bet tikai tāpēc, ka tu neesi darījis 2 nedēļas, tu viņus vairs nevari izdarīt, un tad tev tas ķermenis sāk atteikties darīt pāris lietas. Un tas, man liekas, ka tas man ir bijis liels plus tieši pēdējā laikā, tāpēc ir sanācis tās cīņas tik ļoti labs, ka es neesmu bijis, es visu laiku esmu džimā. Man ir tāds schedules, kad ir tieši fight camps, 6-7 nedēļas, kad es trenējos ļoti daudz, un ir tas, ka tagad es tas off periods, kad es trenējos, sanāk tā, divreiz nedēļā es trenējos 2 reizes dienā, bet tā es trenējos katru dienu, no pirmdienas līdz svētdienai.
Pat Bet arī svētdien, svētdienās. jā, tā kā man arī patīk trenēties. Nu Nav jā. tā, ka es saprotu savādāk. Ja es negribētu, es varētu netrenēties, bet man patīk trenēties. Man dēlam patīk trenēties, un viņš mans tā kā labākais treniņu partneris vienmēr ir. Ā. Ja es gribu iet skriet, es pajautāju, gribu iet skriet, viņš vienmēr teiks, jā, tā kā mēs abi divi ejam skriet. Zini, un tas vienalga, tas ir treniņš, un jā, izskaidrot, kad man ir tieši cīņām, ka es gatavojos, tad man katru dienu ir principā 2 treniņi. Ir no rīta un vakarā. Šodien man bija no rīta 1,5 stundu, bet tā es vienkārši cilāju svars ar čaļiem, kur gatavojies cīņām, tāpēc, ka man viņi jātrenē ir, tā es pats arī trenējos. Un vakarā man tagad ir 1 stunda man ir wrestlings, un 2 stundas man ir tieši K1 strikings. Un kaut kā tā, un rītā man būs 1 treniņš tikai, tāpēc ceturtdien es braucu uz Nottingham, sparingoju, vakarā savā džimā trenēju, piekdienās sparingi savā džimā, piekdien no rīta savā džimā. Bet tik līdz man sākās tā gatavošanās cīņām, tad es vairāk braucu ar riņķi uz citiem klubiem. Es braucu uz Lincolnu, es braucu uz Nottingham, vairāk trenēties. Kad man nav cīņas, tad es trenējos šeit, bet vienmēr mēģinu tā, vismaz 2 reizes dienā, lai sanāk tie treniņi, lai būtu tik labs, cik es esmu. Jā, bet ir interesanti, kad tad sanāk, protams, tu jau, tas ir tava dzīve, tas ir tavs sports, bet man tā kā parastajam mirstīgajam cilvēkam klausoties, man liekas arī interesanti, ka cilvēka ķermenis ir tā kā tāda mašīna, ja, ka tu nevari, apstāties, ja tu apstājies, tad tu arī tā kā palaid to savus ieguvumus bišķīt vējā, jo tu arī minēji to, ka, ja 2 nedēļas neesi ko darījuši, tas jau ir bezmazliet zīme, ka tu vari savainot savu ķermeni, līdz ar to tāpēc ir svarīgi nepārtraukti sevi turēt tajā tonusā. Jā, un laikam arī visu panākumu atslēga ir, ka tu tomēr parādi sev un pasaulē katru dienu, ka tu kaut ko dari tā sava mērķa labā katru dienu, vai vienkārši Konsistencija. Kā mēs sakām, konsistencija. Un tas, ka tu tikko jau izskaidroji, ka tu dari katru dienu, tev arī šeit, tev galvā viss iet pareizi. Tik līdz tu paņem pāris dienas brīvu, tad tev galvā, tu jau pats sev sāk jautāt visādus jautājumus. Vai tu esi izdarījis pietiekami, vai vairāk vajadzēja darīt, vai kaut kā tā. Man nepatīk runāt pašam ar sevi galvā. Tāpēc es vienmēr trenējos, lai man galva nejautā tos stulbos jautājumus. Es zinu, ka es esmu bijis ģimā, es zinu, ka es esmu izdarījis darbu, un tam man visas tās depresijas nenāk uz maniem vismaz virsū. Bet tā ir, jā. Tā ir, kad cilvēks ir tāds izpumpējies, ja tu esi kaut ko fizisku riktīgi izdarījis, tu ļoti labi atpūties. Tev arī tā smadzenes ir nomierinājusies, tu tiešām tādā labā eiforijā plūsti pa dzīvi. Jā, tas arī man liekas tāds interesants aspekts, ka daudzu tā kā depresiju atslēga, lai no tā tiktu vaļā, principā ir sports vai kaut kāda panākumu sajūta, ja, ka tu kaut ko izdari un tu kaut ko panāci, ja, vai kaut vai, ja tas nav fizisks, tad tu izlasi grāmatu vai kaut ko sevis labā izdari. Jā. Es jau vienmēr esmu teicis, grūti, es nezinu, vai tev ir bijuši pazīstami. Man ir bijuši pazīstami, kur saka, viņiem ir depresija. Es viņus saucu par ļoti, ļoti vājiem cilvēkiem. Tu esi ļoti vājš, ja tu sāc būt, I got depression, tad, blēdz, sakārtos tev dzīvi. Ej, pas par to. Ej, apskan apmaiņu. Tieši tā, kā tev var nebūt depresija, ja tu nostrādāji savus 8 stundas, tu atnāc mājās, tu sēdi divānā, skaties televizoru. Un tad weekendos tu ej ārā, tusējies un izbaudi un dari lietas, un tad tu pirmdienas, depression. Tu jau neko citu nedari, kā tu vienkārši bojā savu dzīvi. Tā ir taisnība. Protams, ka vienmēr jau būs cilvēki, kuriem, kas saka, bišķi tādi izņēmumi, varbūt ar kaut kādām lielām traumām savā dzīvē izgājuši cauri, bet arī tas, ka, zin kā, mums jau visus tā dzīve ik pa laikam kaut kur apsēdina, vai ne, uz dupšu, bet tad ir tā kā, mums arī visos ir spēkos tā kā to mainīt savu ikdienu un kaut ko censties darīt tā labā, lai tu
augtu un iet uz priekšu, nevis palaistos uz to, ka es esmu depresijā, man ir grūti un vieglāk skatīties to televizoru un noēsties ar kaut kādiem drausmīgiem našķiem un McDonaldu katru dienu. Es nezinu, kā ir viegli tā palaisties, mums visiem patīk tādi našķi, bet tu izjūti to lielāko dzīves baudu tad, kad tu tiešām kaut ko sasniedz. Nu, tā ir kaut kādā tādiem maziem saviem ikdienas solīšiem. Tieši tā, nav jau jābūt tur, es skatos tās lietas, ko tu dari. Nav jau jādara tās lietas, ko tu dari, un nav jau jādara tās lietas, ko es daru, bet galvenais ir, kā saka, nesēdē, ka tu saki, ja tev kaut kas dzīvē ir apsēdinājis, tad nedomā, ka tev tur jāsēž. Vienkārši cēlies un jāsēž, saprot. Tā kā, jā. Jā. Tā parās to pašu es visu mēģinu ielikt bērniem. Es skatos, pats trakākais man te Anglijā ir redzēt, kā viņi audzina bērnus. Es nevaru. Daudz saka, jā. Tik ļoti, tā tēma ir ļoti liela, un es esmu tik priecīgs par darbu, ko es lieku iekšā. Tā kā, jā. Interesanti, jo es arī gribēju īstenībā gan pajautāt tev par varbūt taviem bērniem, kā viņi vispār skatās uz tevi kā tēti, kurš ir cīnītājs un ik pa laikam iziet tajā arēnā un cīnās un īstenībā gandrīz, cik jau uz dzīvību nāvi, bet tas ir riskants, ja, sports. Jā, īstenībā, varbūt jau arī tad atbild uz šo jautājumu tagad, jo tā kā to, ko es biju pielikusi piedingot, es pielikšu to pišķīt vēlāk. Principā meitai ļoti nepatīk. Viņa man princese, viņa uz cīņām nenāk, viņa vienmēr pārdzīvo. Dēls ļoti proud, bet vienmēr nenormāli pārdzīvo. Cik tev viņa veci tagad ir? Meitai 8, puikam 9. Puikam tūlīt būs 10. Bet jā, ir ļoti grūti. Puika bija uz vienu no pēdējām cīņām, un pirms cīņas viņš nāk satikt man, un viss izplūc asarās un raud. Tā bija pēdējā lieta, ko man vajadzēja pirms cīņas, redzēt tev raudāt. Viņš saprot, bet es viņus nevainoju. Es saprotu, ko es daru. Puika pats trenējās, viņš saprot, cik tas smags ir. Es saprotu, kāpēc viņš ļoti proud ar maniem. Bet meita vienkārši saka, viņa pirms katras cīņas man saka, tu sit viņiem, bet neļauj sist sev, tā kā es mēģinu to darīt. Es esmu bijis 14 cīņās, un man ir iesist 14 profesionālas cīņās, 16 profesionālās cīņās, es esmu dabūjis vienreiz, man ir iesists. Pavisam šīm 16. Tāpēc es nekad tā īsti par to galvas traumu neuztraucos, tāpēc, ka es īsti neļauju nevienam sist mani. Jā, bet tas viss pateicoties manai meitai, tāpēc, ka viņa man vienmēr saka, lai es neļauju sist mani, un lai es sit viņiem. Tā kā. Redz, kā. Ir ļoti grūti. Tāpēc es saprotu, kam viņi iet cauri, tāpēc, ka nav tas viegls. Viņi iet ar mani vispēc. Jā, bet viņi izklausās, ka mēs ejam kaut kur, ka meita, tāpatās arī meita saka, mans teica profesionāls cīnītājs. Viņi jau tāpatās arī viņi ļoti proud, bet es vairāk proud par viņiem, jo viņi, man liekas, dara daudz vairāk nekā es ikdienā. Es saku, mēs ar sievas raujam ādas kopā, lai viņas izvadātu un izdarītu visu, ko viņi dara katru dienu. Puika tāpatās futbolā līgumu parakstīt un cīnās, trenējās manā džimā gandrīz katru dienu. Meitai grib, lai sūtu uz baletu skolu un visu, ko viņi dara priekš maniem, jo viņi redz, ka es smagi strādāju, viņi strādā ļoti smagi tur, kur viņi iet. Tā kā visi strādā ļoti labi kopā. Jā, tu jau arī rādi tādu ļoti labu piemēru šobrīd saviem bērniem, jo arī mūsu mājās mēs par to bieži runājam. Mans draugs, man liekas, to minēja pirmajā epizodē, viņam patīk Brazilian Jiu-Jitsu, viņš ar to ir aizrāvis, viņš ik pa laikam brauc un trenējās. Un tad arī viņš man visu laiku saka, Signeta, ka mums būs bērni. Viņi visi ies kaut kur cīnīties, tāpēc, ka tas ir labākais, kas ar viņiem var notikt. Viņi ir humble, viņi ir superīgi, viņi zina, kas ir dzīve, viņi novērtē un viņi māk par saviem pastāvēt. Viņi nebaidās iet dzīvē. Un ja kāds tevi bulingo skolā, kāds bulingošana par ko, tev vispār nav pohu, jo tu zini, ka tu to džeku vai čiku var izslēgt ārā. Ja? Tieši tā, tas viss ir pilnīgi pareizi.
man puika tāpatās, man meitai nepatīk. Un Nu es jā. viņas nesu, tāpēc, ka viņai vecāks brālis 1 gadu vecāks, tā kā viņš gan pieskatīs viņas vienalga. Tā kā viņai nav jāmācās kauties, bet, jā, tas viss, ko tu teici. Es kā vienmēr saku, jiu-jitsu ieliks tev džimā tādās pozīcijās, tik grūtās pozīcijās, ka tu nevari pelpot, ka tev liekas, ka cita ķermeņa sviedri tek uz tevim un ļoti nepatīkami, ļoti riebīgi. Dzīve nekad tev tādās vietās neieliks, un tāpēc dzīve liksies ļoti viegli. Bet tā ir, nu, arī tik interesanti par tām pozām. Kādreiz mēs tā arī ķipat pacīkstamies, patrenējuši uz manīm, ja? Un tad ir tā, ka es pat neizdomājos, ka liekas, labi, tev tur uzliek to, nu, kā saka, tā kā žņauts tevi, ja? Jā, naked. Hanks šitas, te kā viņa sauca, ja? Un tad ir tāds, ok, tad ir tas Hanks, bet nevis tikai tevi var žņaukt arī tā kā kaklu, un tev liekas, ka tev jau trūks telpa. Nedod Dievs, tev tas cilvēks vienkārši vēl aizliek roku priekšā. Tas ir viss, man smadzenes izslēdz. Ko man tagad darīt? Es vienkārši nevaru pelpot. Ne tikai man ir žņauts, bet man vēl pieliek roku priekšā. Un es skatos, ka sportisti to pašu dara. It kā ķipa tur nevar, bet viņi čītingo, viņi tā netīšām viens otram uzliek roku priekšā, lai tu neelpotu. Man tas tā tev izslēdz smadzeni. Klaustrofobija. Jā, tā arī ir. Tā tik tiešām arī ir, ka tev iestājas tāds... Kur man tagad dabūt elpu, tev liekas, ka tu pēkšņi zem ūdens esi, ka tu slīksti. Jā, tā sajūta. Jā, es vienmēr saku, ka viss tas cīņas sports tieši MMA ir, like, būt comfortable, ļoti not discomfortable positions. Tev jāiemācās būt, tev jāiemācās akceptēt tās pozīcijas, ka tu nejūties tik labi. Un ja tu to esi iemācījies, vispārējais ļoti viegli. Tev var būt kāds gulēt uz galvas, un tu vari vienkārši izbaudīt un strādāt savu ceļu apakaļ, tu tikt uz virsmu vai kaut kā tā. Nu jā, tā laikam ir tā arī visa tā māksla, ka tu caur sportu arī principā iemācis sevi kā cilvēku un arī savu raksturu, man liekas, tu tādu riktīgi nostabilizē un zini, ka nekas tevi nevar īsti piespiest pie zemes līdz galam, jo tu vienmēr zini, ka caur cīņu, caur kaut kādiem soļiem tu vari tikt uz augšu. Tieši tā, jā. Es tā kā es saku, depresija, sev neredzu vēl ilgi iet tādās lietās, jo kamēr to sportu nodarbojas, tādas lietas nenotiek. Tā kā, ja kādam ir depresija, noteikti iesaka sākt nodarboties ar kaut kādu sportu veidu. Un vispārējais cīņas sports ir tikai hobijs un mans dzīvesveids. Tā kā, jā, galvenais ir... Nu jā, kas ir galvenais? Sorry, pārtraucu tev. Galvenais ir priekš manim galvenais ir izbaudīt, ko tu dari. Ja es izbaudu kā jau es tev teicu pirmajā podkastā, es vēl joprojām ceļot katru dienu, izbaudu katru dienu, kā pēdējo trenējos smagu, un tad dzīve liekas daudz vieglāk. Jā. Un kā tev vispār ir tavā ikdienā? Tev arī ir kaut kāds dienas darbs, ko tu tā kā vēl strādā, vai tu tā kā dedingo savu dzīvi pa lielam sportam, un es pieņemu, ka to džims arī kaut ko dod? Jā, es strādāju, principā, džimā es trenēju privātos treniņus, trenēju cilvēks, bet es strādāju 2 dienas nedēļā, es strādāju pie viena no maniem sponsoriem, kur es tā esi palicis. Tā kā, tā kaut kā tā. Jā, lai ir tas plāns B un C. Jā, vienmēr. Tāpēc es ar to sportu, protams, ka es pārstāšu cīnīties pats. Es noteikti varu iet strādāt džimā, katru dienu taisīt savus pitīs, bet tajā pašā laikā es strādāju pie savu draugu darbā, un es zinu, ka es vienmēr, ja man kaut kas aiziet pa kreisi vai pa labi, es vienmēr varu iet strādāt tur full time katru dienu un pelnīt naudu un uzturēt ģimeni. Tā kā tas tāds, kā tu teici, tāds backups vienmēr ir. Tā kā, jā. Un ir kaut kāds arī plāns, tā kā, cik tu ilgi aptuveni redzi sevi nodarbojoties ar šo cīņas sporta veidu, tā kā ir kaut kāds gadu skaitlis, līdz kuram vispār cīnītājs var cīnīties, un tā kā tas viss izskatās? Cik ilgi vēl, cik vecumam cilvēks vēl var cīnīties? Grūti izstāstīt. Piemēram, ja es būtu kaut kāds tāds, tā kā, es nezinu, tā kā tie trakie, ka viņi tur stāv pa vidu un sit viens otram pa galvu nenormāli traki, tad es domāju, ka tu ilgi nevar pacīnīties. Bet tā kā es savās 14 cīņās, es vairāk
dabūs sitiens pa galvu džimā, trenējoties, nekā tieši cīņās. Un cīņās mēs cīnāmies uz mazajiem cimdiem, un tāpēc arī īstā baigi negribas dabūt. Es nezinu, vienmēr jau saka 35, 36. Ja tev ir bijis tā, ka tu esi ļoti daudz dabūjis sitiens pa galvu, un es domāju, ka tu jūti, ka tu nevari vairāk parunāt, vai kaut kas tev jau sāk traucēt. Grūtības, jā. Jā, bet tieši UFC izskatās, ka viss sāk līdz 40, 41, un tad viņi sāk domāt par to, ja tieši iet retairementā. Tā kā es domāju, man vēl 5 gadi, 5. Es gribētos tā. Man tas galvā, man tā doma ir, gribētos tā, lai 40 es varu mierīgi. Vairāk nekauties, necīnīties vairāk ar džimu, bet tā doma man ir, es vienmēr gribēju goals, es vienmēr esmu gribējis būt pasaules čempions kaut kādā tādā major līgā. Tā kā es biju ļoti tuvu cīnīties Cage Warriorsā, bet tā nauda, ko viņi man tur maksāja, nebija tik liela. Un tagad tas plāns man viss ir pārgājis tieši uz KSW, tā kā tas goals ir tur uzvarēt pasaules jostu, un tad redzēs, kas tālāk. Kruta. Vēl viens to jautājums, vai tev varbūt ir kaut kādi, es zinu, ka tagad jau tie cīnītāji ir tik daudz un interesanti un dažādi, bet varbūt tev pašam ir kaut kādi, nezinu, 3 tavi favorite, vai varbūt jaunie vai vecie, kuri tev tā kā liekas tādi forši un par kuriem tu pastāvi, vai varbūt iedvesmojies? Jā, protams, bija Frankie Edgar, tikko, man liekas, aizgāja retairementā arī. Viņš man patīk ļoti no sākuma. No kuras valsts viņš ir? Amerikāns. Frankie Edgar, jā. Un tā Max Holloway, Hawaii. Tas viens no labākajiem, man liekas, ka tas vienkārši patīk viņa stils, tas, kā viņš prešo cilvēku, prešers liek uz cilvēkiem, tāds bišķi līdzīgs man. Tā man patīk, tagad es ļoti skatos Kamzaču Māju, es ar viņu kopā trenējos Zviedrijā, un viņš tagad to UFC takeover, tur sit visu pāris sekundēs, tā kā ļoti interesanti skatīties. Jā. Wow, forši, tie jāpieraksta, jāpaskatās, kuri tev cīnītāji, kam tu seko līdzi. Nē, tagad, ja tu gribi skatīties un ieinteresēties, jo viņš vienmēr uztais šovu pirms cīņas un pēc cīņas, un tieši ringā arī pastako Kamzaču Māju. Jā, es ar viņu trenējos Zviedrijā. Kā sanāk, man liekas, jā, kad runāju ar tevim pirmoreiz, es jau tev teicu, tas bija. Es ar viņu trenējos, es trenējos ar ļoti augstu līmeņu treniņu partneriem, bet neviens nekad neko tādu man neizdarīja kā Kamzačs Mājos, saprot. Es sapratu, ka te ir tas levels, bet ne tik daudz, ka tieši stoikā, bet tieši tas wrestlings bija tāds, ka pilnīgi neko viņam nevarēja izdarīt, un likās, čalīts ies tālu, un tagad ļoti tālu, viņš jau tuvu UFC jostai, tā kā būs interesanti. Jā, varbūt tu skatījies tagad pagājušā weekenda UFC. Jā, tas tā Šons O'Malley's, laikam tas arī ir interesants tipiņš ar saviem krāsainajiem matiem, bet ātri izcīna savas cīņas arī tajā pašā dienā vispār. Es tā kā varbūt, cik es zinu, cik es nezinu, bet man vienkārši fascinē paskatīties, ka tādā ātrumā tie cilvēki arī var tā kā piekaut to otru, ja, un arī, piemēram, meitiņu tajā līgā tā ķīniete, laikam, ja, un tā otra, kas bija no Brazīlijas, abas divas tak nenormālīgi spēcīgas, un liekas, ka tu tumšā naktī tādu labāk negribi satikt, jo tu zini, ka tu noteikti neizdzīvosi tajā cīniņā, bet tik ilgi viena ar otru cīnās, un tā ķīniete, viņa reāli, viņa izcīnīja to savu cīņu, bet ar tādu spāru, liekas, kā vispār viņi māk, un tas flexibilities vienkārši pilnīgi citā līmenī. Tas kā arī supervaroņi, nevis cilvēki. Jā, bet vai tu kādreiz esi mēģinājis nodarboties cīņas sportā? Nē, jā. Tas nav tā, ka ja tu biji pamēģinājis, tad tu arī saprast, ka tas droši vien nav nemaz tik grūti. Saprot, ka tu skaties. Vienkārši iedod to pašu jiu-jitsu, kad dara ar savu
Partneri? boyfriend Jā, mājās, jā. jā, partneri praktisējas. Tāpat arī mēs te mājās ņemās ar bērniem un vispārējais. Ja, kad tu dari, tad viņš jau nav tik grūti. Jā. Vienkārši izskatās ļoti grūti. Jā, bet tā ir par daudz ko īstenībā dzīvē, ka viss, daudz kas izskatās no malas tā kā ļoti grūti, un mēs visi par to runājam, wow, kā to māk, kā to dara, bet tev pašam tikai jāielic tajā visā un jāsāk to darīt, un tu tā kā tu sajūti, un arī par sevi to sāk rasties kaut kāds confidence, ar katru dienu tu audz un tu sasniedz kaut ko. Tā Jā. tam jābūt. Tā tam ir jābūt. Jā, nu, tā kā podkāsts man arī palielam par sasniegumiem, tad man liekas, ka tu vispār esi ideālais biedrs, par ko parunāt. Un, arī man ļoti patikās mūsu pirmā epizode. Tu iedvesmojoši runā, tev pašam var redzēt to, ka tev deg acīs tas, kur tu esi, ko tu dari. Un tagad arī man liekas tāds, jā, riktīgi forši, ka tu audz un tev ir tik daudz jauninājumu priekšā un neskatoties ne uz šķēršļiem vai vecumiem, tu tik un tā ej uz priekšu un tik daudz, kas tev vēl sagaida. Kas varbūt ir tā kā tas nākamais? What are you looking for what? Tā kā, kas ir tas, ko tu skaties uz priekšu? Jā, tagad būs tev jauna kompānija, varbūt tā kā, kad ir jaunais kaut kāds, kad ir jaunā cīņa drīzumā. Jā, nu, redz tā līga, ja, Cage Warriors. Priekš manī tas tā kā darba maiņa tagad ir. Aha. Es visu laiku, 11 cīņas aizvadīju Cage Warriors, tagad es cīnīšos KSW. Kā šitais podcasts vienalga nāk ārā tikai septembrī, jo es vēl neesmu. Man nav atļauts vēl teikt, ka es esmu noslēdzis līgumu ar viņiem. Nē, tu vari teikt visu, kas ir uz sirds, bet jā, nu, nav noslēpums. Jā, mēs šo epizodu ierakstām bišķīt ātrāk, nekā mēs izlaižam viņu ārā. Jā, tas labi. Tā kā, un jā, priekš manī tas ir ļoti exciting times. Jo man vajadzēs, viņi man pirks biļetes uz Poliju, man vajadzēs braukt uz Poliju. Viņiem tā svēršanās, viņiem vienmēr ir priekšā ļoti daudziem cilvēki atļauts nākt skatīties, nekā Cage Warriors, ja? Tur ļoti daudz cilvēku nāk skatās tieši svēršanās no Polijas. Un tāpatās arī open workouts, kur tu dari savu padwork vai treniņu priekšā cilvēkiem. Tas līmenis vienkārši, kā saka, es ļoti excited. Ļoti excited. Un ja man būs tas goals, man ir tieši KSW. Es gribu parādīt ļoti labas cīņas, lai viņi grib man ielikt tieši tajā. Viņi taisa reiz 2 gados to lielo šovu tā kā lielajā stadionā, kur ir tie 56,000. Un ja es izcīnīšos, un ja man būs iespēja kauties priekšā 56,000 cilvēkiem un parādīt, ko es varu, tas mans main goals pagaidām ir, ko es galvā es iestāju. Cīņa man nākošā būs oktobrī, novembrī vai decembrī. Šonedēļ. Okay. Jā, šonedēļ KSW būs paziņos, ka viņi parakstījuši līgumu ar mani. Tā kā nu, tad tev ir laiks sakačāties, riktīgi gatavoties. Jā, mēs ar bērniem braucam nākošu nedēļu ar mašīnu uz Disneylandes ved bērns. Tā kā man vēl bišķi tā kā jāatpušas, un tāpēc tam, ka es atbraucu no Disneylanda, tad es apakaļ savā rutīnā. Disneylanda, kur Parīzē? Vai kur jūs? Jā. Cik forši. Es tieši skatījos, ir tāds šovs Modern Family. Te viņi bija aizlēduši uz Disneylandu, un tieši mēs runājām, ka mēs neesam bijis Disneylandā. Tā kā skatīšos tavas bildes un iedvesmošos, un jārīko man arī trips uz Disneylandu. Jā, es jau arī neesmu bijis Disneylandē, bet es atceros, ka es biju mazs. Es vienmēr gribēju braukt uz Disneylandu, un es zinu, ka man meita, man jau kuro gadu visu laiku braucam uz Disneylandu. Es domāju, kāpēc es viņus nevedu? Es pats gribēju braukt, kā es varu viņus nevest. Jā. Nu tas būs riktīgi forši. Nu labi, klausies, mēs varam bišķīt tā kā jau nobeigt mūsu sarunu. Pāris jautājumi, pirms mēs tev ejam ārā. Es pieņemu, ka tavā jaunajā kompānijā, kad tu ej cīnīties, arī viņi spēlē tev tādu intro dziesmu, kad tu ej uz Cage. Ja? Ir kaut kāda tava izvēle, kādu to dziesmu gribi, un ja ir, kas ir tava tā kā favorite dziesma, kuru tu gribi atskaņot, vai vienmēr tu spēlē, ka it's my thing, kas tev uzskačā? Man vienmēr pirms cīņām ar tām dziesmām ir tā, ka es gaidu līdz pēdējiem momentam, ka man kaut kas ieklikšķos. Tad ir pāris reizes pirms cīņām ir bijis, es gāju vienreiz ārā James Brown, un es to cīņu arī uzvarēju, un es
gāja ārā tāds čil, bet tas process, kā es to cīņu izdomāju, es braukāju pa Manchesteru mašīnā un uznāk James Brown dziesmu. Un tu tikai tādā labā, kā saka, tās emocijas tik labas, tā dziesma mietas, attais logs, viss silts un viss tev galvā labi. Man vajag šo dziesmu iet ārā. Jā. Ja es tik Tik labi labi jūtos jūties, mašīnā, tu uzliec to dziesmu, es jutīšos labi jebkur, zini. Un tas izgāja to dziesmu ārā. Un tā pirms katras cīņas man ir tas grūtākais darbs atrast, kas man Kas ir tā vienkārši dziesma? uz to momentu. Itālijā es gāju ārā uz itāļu dziesmu, lai vienkārši vairāk tieši tās, kas es saku, es pat aizmirstu to dziesmu, bet ļoti populāra Mamba Italiano. Mamba Italiano, jā, tā ir funny dziesma. Jā, tas tur tā, kā visi viņi tur te itāļus padejoja. Jā. Bet tā pēdējā cīņa Money for Nothing. Aha. Money for Nothing. Es nezinu, kas ir par izpildītāju. Jā, iečako. Jā, Money for Nothing. Ļoti labs, ļoti vecs angļu dziesma, man liekas, angļu dziesma. Bet tas ir ļoti labs sākums un tad kulminācijas. Es tikko iepostoju, kas man to walkout un tad tā dziesma ir apakšā. Ideāli. Jā. Un jā, tas ir vairāk priekš manām emocijām. Kā es jūtos tajos tieši pirms tajā kampā. Ja kaut kas, piemēram, kā es teicu, es braucu uz Itāliju, kaut kas ar Itāliju, es uzlieku viņiem itāļu dziesmu. Es jūtos, ka man vajag viņiem uzlikt itāļu dziesmu. Citreiz no sākuma es vienmēr gāju ārā uz šo te Rob Bailey Beast, bet kaut kā es vienmēr negribu iet ārā uzvilties. Man patīk, ka es saprotu, es nevienmēr tu par gribi daudz, iet. Jā. Par daudz, tad es vairāk mēģinu. Tāda čilīgākā. Forši, tas ir forši. Man patīk tā ideja. Man liekas, ka arī forši vispār kaut kāda varbūt pat ar smieklīgumu kaut kādu pieeja, tā kā tas Mamba Italiano, tā man liekas, tāda funny, un tu tā kā bezmazē pastāts atbrīvojies, un tāds, tāda dziesma. Latviešu dziesma nav bijis, kāda doma, ka vajag atskaņot, kad latviešu. Ir bijis doma, es esmu rakstījies, un es esmu mēģinājis atrast, bet es vēl neesmu atrast tādu dziesmu, kas man ritīgi gribētu tos iet. Jā, jāpadomā, varbūt kāda dzelzs vilka dziesma, bet tās arī varbūt tādas, kas saka, nedaudz tādas smagās. Nē, man patīk dzelzs vilks ir viena no manām mīļākajām Latvijas grupām. Urjā, nekuni vilki. Jā. Viņam tā bija tāda salīdzoši nesena dziesma, jo, jā. Tad man vēl viens jautājums par cik tu dzīvo Grimsbijā, un tu dzīvo jau tur diezgan, vai ne, jau, man liekas, kopš pašiem sākumiem. Es nekad Grimsbijā neesmu bijusi, un es pieņemu, ka arī daudzi klausītāji nav. Varbūt tu vari pateikt kaut kādas 3 lietas par Grimsbiju, kas ir vai nu unikālas, vai foršas vietas, kur aiziet, kaut kas, kas tev pašam liekas pozitīvs. Vai tur nekā nav pozitīva? Nā. Tieši šis tauns viņš ļoti maziņš. Nav nekas tāds wow, bet mums ir tieši blakām ir Klītorps. Tas ir sanāk Grimsbijā Klītorps ir kopā. Tā kā mums ļoti daudz brauc no citām pilsētām tieši uz Klītorpam. Kas ir Klītorps? Seafront. Basically. Klītorps ir tieši tauns blakām Grimsbijai. Aha, ok. Mēs abi divi kopā, Klītorps un Grimsbija visi kopā. Tu nevari pateikt, ka tu esi iebraucis Klītorpos vai kāpēc Grimsbijā. Bet Klītorpam house Seafront. Un viss tās mašīnas, tas angļu tradicionālie spēļaparāti, un viss tās atracijas un tankijas next to the Seafront. Tā kā, jā, Klītorps, ja cilvēki brauc uz Grimsbiju, viņi vienmēr brauc uz Klītorpam. Lai kaut ko redzētu, kaut kas nice. Ja tu brauc uz Grimsbiju, noteikti jums ir jāapciemo Hard Work MMA. Tas ir kā labākais džims. Un kas vēl? Ēdiens, restorāns, kafejnīca kāda? Jā, ir ļoti labs. Bet tas nav tieši tā kā Grimsbijā. Tas tieši blakām mums pie Grimsbijas ir ļoti populārs Healing Manors Hotel. Es zinu, ka ļoti daudz amerikāņu brauc tur. Man sieva pirms tam strādāja, ļoti garšīgs ēdiens. Jā, ja brauc ļoti smuka apkārt. Tā. Jā, tu man pēdējais par to kafejnīcu mums bišķiet izdzisa, tāpēc, ka noslēdzās skaņa. Tev tur bija
viesnīcā, hotels, laba kafejnīca, tu teici, ja restorāns. Jā. Viesnīca, hotels, kafejnīca ļoti garšīga un daba riņķī tam tieši hotelim ļoti smuku pastaigu un vispārējais. Tā kā. Cool, krūta. Jā, nu super. Un pēdējais jautājums, tradicionālais. Zinu, ka man liekas, es tev uzdevu šo jautājumu arī pirmajā epizodē, bet varbūt kaut kas ir mainījies. Ko tev pašam nozīmē sasniegumi? Ko man pašam nozīmē sasniegumi? Es pat neatceros, ka es to pirmoreiz teicu. Ko man nozīmē sasniegums? Sasniegums priekš maniem. Priekš maniem sasniegumiem reāli nenozīmē neko. Mans sasniegums ir tas. Tur nav tāds sasniegums, ka ja es kaut ko nesasniegšu, es jutīšos, ka es kaut ko nav sasniedzis. Man nav priekš maniem sasniegums nekās. Priekš maniem sasniegums ir, ja es varu, kā jau es to, man liekas, tieši tā es arī teicu pirmajā reizē, ja es varu pamosties un darīt lietas, kas man patīk, un ja es varu tērēt laiku ar savu ģimeni, bērniem, un kā es teicu, darīt lietas, kas man patīk. Man liekas, tas jau ir liels sasniegums priekš maniem. Un ja es varu to darīt katru dienu, tad man dzīve pilna sasniegumiem. Jā, super. Man liekas, ka ļoti līdzīgi atbildēja pirmajā reizē. Man uzreiz tāda patīka deja vu tā sajūta, bet nē, forši. Tas, kā es jūtos 3 gadu atpakaļ, tā es joprojām. Tas nav mainījies. Tas nav mainījies, jā. Nu super. Labi, Madars, liels tev paldies, ka tu piekriti foršai sarunai. Tiešām ir interesanti ar tevīm parunāt. Gribētos, man liekas, ar tevīm vispār kaut kādu pat atsevišķu ar sporta kaut kādu šovu. Varbūt tā, ka tu parādīsies tev brīvāks laiks vai kā, vai tuvāk retirementam, tu droši vari uzsākt kaut kādu arī savu podcastu, kur tu runā par sevi, par savu sportu. Man liekas, ka ļoti tev tāda details nāk ārā. Tas ir riktīgi forši. Jā, ir bijis domas, redzēs, kā viss pārējais aizies, bet tā. Jā. Liels paldies, ka uzaicināji. Jā, labi, nu davai tad, ja kas, čau, līdz nākamajai reizei. Čau. Davai, čau.